Kad tu ej garām šim mirušam cilvēkam, tas ir kā atgādinājums. Visu laiku mirgo lampiņa, kad tu šobrīd ej pāri robežām. Jūties laimīgāk, ka tu esi tur augšā virsotnē vai tajā procesā? Būtu tomēr labi, ka pirms dodās kaut kādā šādā pilnīgi mežonīgā vidē, cilvēks pārbauda savu veselības stāvokli. Tev ir tomēr kaut kāda nasta uzlikt ar to, ka tu esi piemērs kādam. Es to šodien pirmo reizi dzirdu. Okay. Nodot analīzes preventīvu, pārbaudīt savu veselību, rekuris lietoja glukozes monitoru preventīvi. Vai tā bija arī pirms tu sāki nodarboties aktīvi ar alpīnismu? Cilvēkā ir tendence meklēt vainīgo ārpus sevis, nevis sevī, bet skaidrs, ka es pati biju vainīga. Sveiciens visiem! Mēs esam atkal ieradušies, lai satiktos Laimes laboratorijā. Šī ir vieta, kurā mēs mēģinām noskaidrot to, kā būt veselīgākiem, kā būt laimīgākiem un gal galā vienkārši kā labāk dzīvot. Pašsajūta gal galā ir lieta, kur patiesībā var nomērīt. To var darīt ar dažādām analīzēm, ne tikai ar pašsajūtu. Un tieši tādēļ šodien pie mums Laimes laboratorijā ir cilvēks, kurš arī daudz ko saprot no medicīnas nozares. Jo vispār Kristīna Liepiņa ir ne tikai iedvesmas avots mums daudziem ar saviem piedzīvojumiem virsotnēs, bet patiesībā es nezināju to, ka pēc izglītības tu esi audiologopēdi, kas nozīmē ar medicīnu un ar visu šo nozari visticamāk uz tu. Kopumā savā karjerā esi uzkāpusi vairāk nekā 200 dažādās virsotnēs. Esi paspējusi būt līdzautori grāmatai, un esi viena no tām ratajām dāmām, kas patiesībā kāpj un stāsta par to, un ļauj mums visiem ielūkoties iekšā to, kādēļ tas ir svarīgi, kādēļ to darīt, un tā tālāk un tā joprojām. Bet tu vienmēr tam pieeji ir tādu aspektu par to, ka tā veselība tomēr ir tas būtiskākais kādēļ. Tādēļ pirmkārt, man tev prieks satikt ir. Apusēji. Otrkārt, sākam ar alpīnismu. Protams. Sākam ar alpīnismu. Kam ir jānotiek cilvēkā, lai nolemts pirmo reizi, tur es gribu uzkāpt? Man liekas, ka cilvēki nonāk līdz šim ļoti dažādi. Mani līdz kalniem aizveda mīlestība. Un sākumā mīlestība pret vīrieti un pēc tam pret kalniem. Citiem tā ir kaut kāda sevis meklējumi vai pierādīt sev kaut ko. Vai vienkārši tāda romantiska vīzija, kā es skaisti staigāšu pa kalniem, baudīšu svaigu kalnu gaisu un relaksēšos un izdomāšu to dziļo dzīves domu. Tu saki no sākuma mīlestība pret vīrieti un pēc tam mīlestība pret kalnu. Jautājums tad, kad iepazini konkrēto kungu, vai tu uzreiz jau tā kā jūti, ka visticamāk man būs kaut kādā brīdī jāsāk iet viņam līdzi un arī ar šo visu aizrauties? Nē, tāpēc, ka tas notika pilnīgi tāda varbūt klasiskā izpratnē. Kristaps, mans vīrs, kurš ir arī mans sasaites biedrs, ir alpīnismu instruktors, un mani apmācībās pieteica paziņa. Un tā nebija mana vēlme mācīties alpīnismu, jo es nebiju iepriekš ļoti sportiska vai aktīva. Un tas vienkārši tādā klasiskā izpratnē es iemīlējos savā instruktorā, kas izklausās ļoti banāli, bet tieši tāds arī notika. Un es arī, kad jau biju iemīlējusies, tas nebija tā, ka tagad man vajadzētu kāpt kalnos. Jo tā pirmā pieredze un sastapšanās ar kalniem nebija ļoti tāda skaista un rožaina varbūt, jo man arī, iespējams, kā daudziem citiem, bija tāds romantizēts priekšstats par kalniem, bet ka tiešām tu nokļūsti kalnos, kuri slikti laikapstākļi, visu laiku augsts, un tu saproti, ka tev ir bailes no augstuma, ka tu nevari nekur paskatīties, ne pa labi, pa kreisi, un tu saproti, ka tev ir jāiet uz virsotni, un ka tu īsti, varbūt man nav tāda dzīvē, es ļoti, ja es esmu izlēmis kaut ko darīt, tad es daru, un man nav tā, ka nē, man tagad ir bailes, un es nedarīšu. Man ir, es mēģinu darīt, un kad es nokļuvu virsotnē pirmajā, es neko vispār apkārt kalnus neredzēju, bija ļoti augstu, man vienīgā vēlme bija, kā no šejienes ātrāk tikt prom. Tas vienkārši bija nesaprotam, un, kad es, protams, nokāpu lejā, tad es sapratu,
kaut kas tur bija. Vajadzētu varbūt pamēģināt vēlreiz, bet tā arī nebija tāda sajūsma, ka tagad es kāpšu kalnos. Tas notika ļoti pakāpeniski, kad es sapratu, ka to dzīves sajūtu un piepildījumu man dod kalni. Tā tad pirmā reize, varbūt pēc kāda laika nāk tā apziņa, bet pēc tam vēl vismaz 200 reizes esi paspējusi apmeklēt kādu virsotni. Es nevaru atturēties neuzdodot jautājumu, kāpēc. Jo skaidrs ir viens, ir skaidrs iemīlējies, tad kopā ar jau vīru, tad vienā brīdī iemīlēja arī kalnus. Bet kāpēc alpinisti kāpj kalnos? Šīs atbildes arī ir ļoti dažādas, un šis arī viens no populārākiem jautājumiem, ko gribu atbildi. Un populārākā atbilde ir tāpēc, ka viņi tur ir. Jā, bet es domāju, ka man nekas dzīvē nesagādā šo baudu. Un es esmu mēģinājusi dažādas jomas, un tas nebija tā, ka es nejauši nokļuvu alpīnismā, un tad vienkārši tad alpīnisms. Es arī esmu mēģinājis burāt, daivot un visādās citādās aktivitātēs iesaistīties un pamēģināt, bet saprotu, ka nē, kalni ir tas, kas rada šo dzīves garšu, tas, kas mani piepilda, un kam ir gan tas tāds gan misijas apziņa, gan mērķis, gan tāds viss kopā, tāds japāņu ikigai. Vēlreiz kāds vārds? Ir japāņu ikigai koncepts, tāds slavens, kad cilvēks jūtas laimīgs, kad viņš dara lietas, kas viņam patīk, kas pasaulē ir noderīgs, kad viņam par to maksā attiecīgi, un tad, ja viņš nokļūst tajā viduspunktā, tas ir tas ikigai, kad viņam tur ir jābūt, un tad arī viņš labi jūtās. Tev tagad ir ikigai? Es domāju, ka jā, kaut kāda, protams, ir kaut kādas nobīdes ik pa laikam, kā mums visiem. Un tad mēs piekoriģējam, vai, man liekas, ja nebūtu tās nobīdes, nebūtu vispār nekādas attīstības. Un attīstība un kaut kādas cilvēku krīzes ir tas, kas mums palīdz augt un doties uz priekšu, jo, ja mēs tā kaut kā tāda ērti noparkojamies un mums paliek pārāk ērti, tas man tā liekas arī, tas nav sevišķi labi, manuprāt. Kā tu minēji, alpinisms tā tad ir smags darbs patiesībā. Kaut kādos brīžos ir arī bauda un kaut kāds miers tajā visā. Jautājums, kā ir tev, kuru tu medī? Vairāk to adrenalīnu devu vai vairāk to mieru mirkli? Es esmu laimīga tajā, kad es kalnos kāpju gan pa klintīm, gan pa ledu, gan klasiskajā alpinismā, gan augstkalnu alpinismā, gan tehniski sarežģītus maršrutus, gan arī vienkāršākus maršrutus. Un man viņi tā gada laikā vienmērīgi sadalās, un, protams, ka ja man tā jautā, protams, kad vislielāko baudu jūtu tad, kad ir tas izaicinājums, kad jānostaigā pa to šķautni, un kad tu nezini, vai tu atgriezīsies. Un kad tu uzkāp un veiksmīgi nokāp, tad ir tas vislielākais piepildījums. Un es domāju, ka tas ir saistīts ar kaut kādiem hormonāliem un hormoniem, jo mēs nedzinamies pēc adrenalīna, mēs dzinamies pēc tām sajūtām, kas nāk pēc tam. Un kā mēs zinām, ka noārdoties adrenalīnam izstrādājās visādi hormoni, pēc kā mēs tiešām augstam. Bet es arī varu pateikt, ka es tiešām arī baudu trekingus, un manā uztverē trekings ir treniņš kalniem. Un mēs arī, kad dodamies trekingā, tas nav tā ļoti lēni. Mēs ejam ļoti sportiskā stilā, parasti nesam savus somas, un tā es arī to uztveru, ka tas ir vienkārši ļoti baudāms treniņš, jo trekingos savākt augstumu metrus ir vieglāk nekā man šeit Latvijā kaut kur. Tad, bet, ja atbildot savu jautājumu, tad jā, visticamāk tas galējais punkts man rada lielāku. Un tajā brīdī, kad tu man saki to, ka jā, tad, kad noārdās adrenalīns, tad izdalās tur kaut kas cits, tad es sāku saprast to, ka tu jau patiesībā arī šim pieeja kā ļoti profesionāls sportists, kurš noteikti sako arī līdzi savai veselībai. Un, ja es pareizi sapratu, tad trekings ir kā gatavošanās, un arī tajā procesā
tas nav vairāk tāds izgāja ārā pastaigā, vienalga 20 km vai 10 km vai 5. Tas ir profesionāls sports vienā brīdī. Un jautājums, kad tev tas kļūst par profesionālu sportu, kā tu pārbaudi to, ka tavs ķermenis ir gatavs šiem izaicinājumiem, kādus tu sastaps kalnos? Patiesībā pat kalni, kā jau tu teici, man palīdz sekot līdzi savai veselībai, jo, kad es tikko sāku kalnos, man bija interesantas ēšanas kaut kādas izvēles, un es, dodoties kalnu pārgājienā, sapratu, ka man nav spēku. Un tad, protams, es dodos pie ārsta, un ārsts nosūta uz asins analīzēm. Mūsdienās vairs nav jāiet pie ārsta, mēs varam paši doties un noteikt šīs analīzes. Un man nodeva asins analīzes un sapratu, ka ļoti zems dzelzs līmenis. Un es sapratu, labi, ar tādu dzelzs līmeni vispār nevar kāpt kalnos, ir kaut kas jādara. Un tā darīšana pat bija tāda, pat nepietika ar tabletītēm, tur jau bija tāda jau medicīniskā iejaukšanās. Un tagad es diezgan regulāri sekoju līdz šim dzelzs līmenim, jo es saprotu, ka tas ir saistīts, ja man viņš ir zems, es nevarēšu uzkāpt kalnos, un es mēdzu nodot asins analīzes un nodot kaut kādas specifiskas lietas, kas man tiešām interesē, lai es labi justos kalnos. Tu pieminēji, dzelzs ir viena no tām lietām, kurām jāpiesako. Vai ir vēl kaut kāda specifiska alpīnisma mērījuma, kurus jāveic pirms doties? Jo skaidrs, kalnos tur ir retināts gaiss un tā tālāk, un tā joprojām, kas patiesībā tavs ķermenis ļoti ķīmiski, fizikāli uz to reaģē. Es, protams, pieskatu hemoglobīnu, jo tas ir tas, augstkalnos ir mazāk skābekļi. Ne īsti mazāk skābekļi, bet mazāk spiediens, ar ko iespiež skābekļi plaušās. Un man ir būtiski, lai viņš būtu normālā līmenī, jo, lai es aklimatizētos un lai man eritrocīti apasiņotu manu ķermeni, man ir vajadzīgs, lai visas šīs analīzes būtu normā. Un tad, protams, D vitamīnam es sekoju līdzi klasiski, un arī vēl tādi ģenētiski nospiedumi manī ir. Mana ģimenē ir hiperholesterēmija, kur ir paaugstināts holesterīna līmenis, un tad attiecīgi arī ļoti sekoju šim rādījumam līdzi. Un tas ir diezgan regulāri jādara, jo es cenšos regulēt šīs analīzes nevis šobrīd ar medikamentiem, bet ar uzturu un fiziskajām aktivitātēm. Un tad tas ir mazliet tāds sarežģītāks uzdevums. Tu esi arī viena no tādām iedvesmas personām, es gribētu teikt, jo šķiet, ka vispār cilvēki, kas kāp kalnos, tajā ir kaut kas skaists un iedvesmojošs. Kā ir ar taviem apkārtējiem? Vai tu viņiem stāsti tikai par to kāpšanu, vai tu stāsti arī bieži vien par to gatavošanās procesu, par to smago darbiņu, kas jāiegulda pirms tam, par to, kā uzturēt savu templi kārtībā, lai varētu doties tādos piedzīvojumos? Es domāju, ka man ir pat pienākums stāstīt, kā ir gatavoties, jo mēs arī aicinām cilvēkus doties kalnos un arī vedam cilvēkus kalnos. Un es ar savu piemēru kaut kādā ziņā parādu, kad ir gan jātrenējās, gan jāsako savai veselībai pirms kalniem, gan jāgatavojās ne tikai fiziski, bet arī, es teiktu, pat mentāli jānoskaņojās kalniem. Un tas ir tāds kaut kādā ziņā pat garš process, līdz cilvēks nokļūst kalnos un sasniedz virsotni, jo tas nav tikai par kaut kādiem kalniem vai virsotni. Šajā procesā arī notiek pašā cilvēkā kaut kādas pārmaiņas. Un cilvēks iemācās sasniegt šo mērķi, un viņš šo mērķi sasniegšanas schēmu var pārnest arī savā dzīvē, jo ļoti bieži jebkuri projekti cilvēku dzīvē vai kaut kādi vispār viņa izvirzītie mērķi ir līdzīgi sasniedzami, kā mēs sasniedzam virsotnes. Un tad, pāanalizējot, notiek tas pats, jo tu izvirzi mērķi, sastādi plānu, kas tev ir jādara, lai tu šo mērķi sasniegtu. Tad, protams, ir kaut kādi sarežģījumi. Tad sarežģījuma laikā tu mācies kaut ko, kā atrisināt šīs problēmas, vai tu saproti, ka man kaut ko vajag papildus mācīties, vai papildus ekipējumu, vai kļūt spēcīgākam šajā jomā, kur ir manas vājās vietas.
Un tad, attiecīgi, sasniedz to virsotni. Un virsotnē tad tu vari redzēt, ir arī cits virsotnes. Un tev ir tas horizonts priekšā, un tu saproti, ka tev ir arī vēl kur kāpt un vēl ko augt un attīstīties. Un tas ir, manuprāt, tas skaistais, ka tu dodies atkal lejā un atkal izvirzi jaunus mērķus un dodies tālāk. Nevelti mēs sakām, ne? Sasniegt virsotni, arī tad, kad mēs runājam par profesionāliem mērķiem, ne tikai konkrēti par alpīnismu. Klau, gatavojoties kalniem, tātad mēs sapratām dzels, tad ir kaut kādas specifiskas lietas katram. Vai tieši pirms pašas kāpšanas vai pirms gatavošanās procesa, vai ir jāiet tiešām nodot kaut kādas analīzes, pārbaudīt savu ķermeni, jo iespējams ir kaut kāda cilvēku kategorija, kuriem vienkārši šis varbūt nebūs atbilstošs sporta veids vai aizraušanās? Es patiesībā pat baidos atbildēt uz šo jautājumu, jo, manuprāt, cilvēki ir tik dažādi, un ja cilvēkam tas rada kaut kādu iekšējo mieru, ka viņam pirms kalniem vajadzētu nodot analīzes, tad jā, jo pirms ekspedīcijām vienmēr tomēr iesaka, ka jā, noteikti salabojiet zobus, lai ekspedīcijā tur nebūs iespēja, jūs neviens neglābs un jūs dzīvosiet mēnesi bāzes nometnē, un tur bāzes nometnē ir ārsts, bet viņš visticamāk tur asins analīzes nevarēs jums nodot, un būtu tomēr labi, ka pirms dodās kaut kādā šādā pilnīgi mežonīgā vidē cilvēks pārbauda savu veselības stāvokli, lai zinātu, kas var notikt, kam gatavoties, vai, ja saskata, kad ir kaut kādas problēmas, risināt jau šeit, Latvijā, jo mēs tāpatās uz kalniem ņemam tādu sev līdzi katrs kaut kādu aptieciņu, kurā ir aktuālās lietas, kas varētu katram cilvēkam notikt. Manuprāt, tas ir tikai vērtīgi, ja pirms dodas kaut kādos šajos piedzīvojumos cilvēks pārbauda sevi un zina, kas viņu var sagaidīt arī veselības ziņā. Klau, tu esi ne tikai alpīnists, bet arī sieviete. Un šķiet, ka tur arī ir daudz dažādu aspektu, kam jāsako līdzi. Un skaidrs, katram dzimumam tas ir kaut kas cits. Un šajā gadījumā izrādās, es devusies uz pamatskrīningu sievietes veselībai. Kas tur bija ietverts? Galvenie rādītāji, kas ļauj pārbaudīt organismu būtiskākās funkcijas, aknu nieru darbību, cukuru, tauku vielmaiņu, sirds un asinsvadu problēmas var konstatēt un tā tālāk tā joprojām. Tur arī pārbauda hormonālus disbalansus, vielmaiņas darbības traucējumus, citus veselības riskus. Kāpēc sievietēm, tavuprāt, būtu jāpievērš varbūt nedaudz vairāk uzmanību savai veselībai un konkrēti šiem procesiem, kas notiek? Manuprāt, šobrīd zināmā vecumā pēc 30 sievietē notiek kaut kādas hormonālas pārmaiņas. Un, manuprāt, lai mēs kļūtu un būtu joprojām tikpat skaists, cik agrā jaunībā, tad, kas mums sievietēm uztrauc, liekais svars, un arī visas tās hormonālajā disbalanss ir saistīts ar lieko svaru. Protams, lai mēs nenovecot tik ātri un lai būtu arī āda laba, un viss šis ir saistīts ar cukuru, insulīnu un šīm te arī lietām. Un, manuprāt, šobrīd tik daudz jau runā par to, par perimenopauzi un šādām lietām, ka tiešām, kas aicina pārbaudīt sievietes savu veselību un gatavoties, lai viņas nepārsteigtu kaut kādas veselības problēmas, ko var risināt vai jau laicīgi. Un, manuprāt, tā ir brīnišķīga iespēja, ka šobrīd jebkurā dienā, kad sieviete ir ērta, viņa var doties uz asins analīzēm, nodot šīs analīzes un paskatīties, kas viņai, kas viņai kaiš, vai viņai viss ir kārtībā. Tiešām, vai viss ir kārtībā. Un skaidrs arī, pieaugušu cilvēku starpā runājot, sievietēm ir procesi, kas man nenotiek, kas mani neskar. Jā. Tādēļ mēs bieži vien nepieminam to, ka sievietēm īpaši jāpievērš uzmanība ir dzelzs līmenim asinīs. Jā. Arī par šīm hormonālajām svārstībām ir īpaši tad, ja ir
paredzēts to, ka gribās kādā brīdī tomēr tikt pie bērniņa tā tālāk, tā joprojām. Un grūti iedomāties to, cik patiesībā tas ir atbildīgi, sakot līdzi savam ķermenim un tas, ko tev tas saka priekšā, un nevienmēr var sajust, ne? Jā, noteikti, kad man tā liekas, tā jau saka, ka, kad ja dodies kalnos, tad tur sajūtīs sevi, bet nē, man tā liekas, tāpat tās ir tas skrējiens tik liels, kad ir svarīgi tomēr konkrēti skaitļi, nevis uz sajūtām kaut ko. Ja tīpaši, ka mēs runājam par veselību. Mēs taču mašīnai arī pārbaudām, tur riepu spiedienu, kāpēc arī nepārbaudīt sev un tādos skaitļos saprast kaut vai, kas ar tevi notiek tajā brīdī. Paturpinot par medicīnas tēmu, man ir pierakstīts, ka tu ikdienā lieto arī glukozes monitoru. Kāpēc? Glukozes monitoru es lietoju saistībā ar to, ka man ir tie ģenētiskie aspekti, kas ir saistīti ar kardiovaskulāro slimību risku. Un, tāpēc es cenšos, lai būtu regulārs maltītes, lai nebūtu tā saucamie cukura pīķi, jo viss tas ir saistīts. Un pēc tam, ja šo varbūt nepiesako, var veidoties dažādas sirds slimības, kā arī cukurdibēts. Un tā kā jau man ģimenē ir tādas noslieces uz šādām saslimšanām, tad es jau preventīvi sekoju līdzi šim, lai mani tas neskartu vai krietni attālinātu. Un, tāpēc es arī lietoju glukozes monitoru. Patiesībā es pat iesaku gandrīz vai ikvienam paskatīties un pasakot arī šādā veidā tam līdzi. Un patiesībā analīzes pat glukozes monitori ir dažādi ražotāji. Un es novēroju, ka dažādi ražotāji atšķirās rādījumi. Un tad analīzes tieši dodoties laboratorijā, nodot analīzes, man palīdzēja saprast, kurš no šiem glukozes monitoriem ir precīzāks. Jo es tieši nodevu konkrētā laikā tās analīzes, un tad es paskatījos, tajā brīdī man cukuru līmenis bija tāds, paskatos, ko man rāda attiecīgi aplikācija, un tad es saprotu, šis ir precīzāks. Un cilvēks no malas, kurš varbūt nezina, kuru iegādāties, ja viņš iegādājās, un viņš domā, ka tieši tā tas arī ir, kaut arī ir mazliet citādi. Tā kā analīzes palīdz dažreiz nokalibrēt, es teiktu, tos glukozes monitorus. Uzreiz otra lieta, ja tu saki, ka es eju preventīvi, es eju nodot analīzes preventīvi, pārbaudīt savu veselību, kur es lietoju glukozes monitoru preventīvi. Vai tā bija arī pirms tu sāki nodarboties aktīvi ar alpīnismu? Jo es saprotu, ka tev ir dzīve pirms un pēc. Vienalga, kā to definē, pirms kalniem vai pirms Kristapa, bet pirms un pēc. Jā, pilnīgi noteikti. Jā, es sekoju līdzi arī savai veselībai pirms, jo manī bija tās milzīgās bailes, un es par šo jau esmu runājis manam tētim. 34 gados bija insults, un viņš kļuva paralizēts, un es ar šo izaugu, un es biju ļoti maziņa. Un manī bija tās bailes, ka ar mani varētu notikt tieši tas pats. Un šīs bailes kaut kādā mērā ietekmē tās manas izvēles, vai arī, kad mana nodarbošanās būs aktīva, jo šis ir vēl viens veids, kā paildzināt šo labo dzīvi. Un, protams, tā sekošana līdz veselībai to attiecīgi arī ietver. Un, manuprāt, es cenšos izveidot dzīvē to kombo, lai manī būtu tas miers. Es saprotu, ka es daru gandrīz vai visu iespējamo, lai attālinātu no kaut kādām saslimšanām sevi, kas pat, ja tās ir ģenētiski pārmantojamas. Tā tad ir kaut kāds katalists savā dzīvē, konkrēti notikums ar tēti un ar viņu veselību, kas lika tev aizdomāties, kā tev šķiet, ir kaut kāda tāda atslēgas vārda, kurus jāpasaka ir tiem, kuriem varbūt tāds katalists nav bijis. Viss ir kārtībā, viss ir forši, viss ir brīnišķīgi, viss saulaini. Jā, dažreiz slikti jūtos, tur ģimenes ārsts aizsūta uz analīzēm, nekas kādreiz kaut kad es aiziešu, kaut ko pārbaudīšu. Kas šķiet, ka tā mums ir tomēr gal galā vairumam, un man vienmēr gribas teikt pretī, ka nesagaidam to auču brīdi, labākajā gadījumā, sliktākajā gadījumā patiesībā liela nelaime. Kā
pamudināt. Jo man patīk, tu spēj kaut kā ietvert lietas tādos motivējošos vārdos, kurš šķiet, ka jādzird ir. Man liekas, ka pat mēs parasti negribam vai izvairamies runāt par to statistiku, kāda ir Latvijā saistībā ar kardiovaskulārām saslimšanām. Un principā arī, ja cilvēkam nav liekais svars un nav nekādu vizuālu, kaut kādu redzamu iemeslu, kāpēc viņam varētu būt kardiovaskulārās slimības, viņš tāpatās var arī, viņu var skart kaut kādā mērā šīs slimības. Un, manuprāt, šis ir tas iemesls, ja mēs gribam dzīvot skaisti, ne tikai līdz 50 gadiem, bet arī līdz 80 gadiem, tad šis ir galvenais iemesls, kāpēc ir jādodas pārbaudīt šī veselība. Jo ir atkal tā statistika saka, ka ir tie vērtīgie gadi, kurā cilvēkiem, latviešiem nav tās slimības. Viņas arī ir ļoti īsas. Pēc tam viņas pēc 50, it sevišķi vīriešiem gan, bet arī sievietēm. Un pēc tam sākas tās veselības problēmas, kad dzīve vairs nav tāda, ka tu varētu izbaudīt, un tas kaut kādā ziņā ierobežo. Jo mums arī cilvēki, kas vēlas kāpt kalnos, arī saka, ka man tur ir tāda problēma, man tur ir šāda problēma. Un mēs saskaramies ar to, ka cilvēkiem ir kaut kāda veselības izaicinājuma, bet es vienmēr saku, ka šie veselības izaicinājumi nav iemesls, lai tu nekāptu kalnos vai lai nesasniegtu sapņus. Vienkārši izdomā, ko tu vari darīt labāk, lai tu spētu gan kāpt kalnos, gan piepildīt jebkādus citus dzīves sapņus, nomainīt darbus vai sagaidīt ģimenē bērniņu vai jebko, kas katram ir šis mērķis. Tas, ko es no tevis dzirdu, ir tas, ka vienkārši apzināti kaut kādu vienalga problēmu, kaiti, iztrūkumu, vēl kaut ko. Jo, ja mēs zinām, tad mēs varam arī pieņemt atbilstošus lēmumus. Jā. Tieši tik vienkārši. Klau, atpakaļ pie laimīgām lietām, pie kalniem. Es ceru, ka tu jūties laimīgi, tad, kad tu kāp, bet jūties laimīgāk, tad, kad tu esi tur augšā virsotnē vai tajā procesā. Tu minēji lietas un dažreiz tā un grūti. Ir cilvēki, kas izbauda procesu, un ir cilvēki, man liekas, kam ir svarīgāks mērķis. Man kādu brīdi bija, kad es teicu, ka man ir tas mērķis svarīgs, jo ja pilnīgi atklāti es runāju, tie kāpieni, sarežģītie kāpieni, viņos baudas nav nekādas. Tas ir tā pilnīgi atklāti. Viņos ir tas mērķis, kas ir jāsasniedz, un tu dari visu, lai viņu sasniegtu. Un pēc tam virsotnē tu esi nokļūst, saproti, man vēl tagad jātiek lejā. Un lejā kāpšana ļoti bieži ir bīstamāka nekā uzkāpšana augšā. Bet pēdējos gados es sapratu, ka varbūt esmu uztrenējis tavu fizisko ķermeni, ka kaut kādās vienkāršos kāpienos es sāku arī baudīt to procesu. Un man pat, es tikko gada sākumā biju Omānā, un tad, attiecīgi, arī tur mums bija tāds paziņi, kurš mēs laidāmies pa virvēm, un viņš teica, Kristīna, mācies baudīt šo brīdi. Jo man tomēr iepriekš bija tas mērķis svarīgāks, un tagad es ļoti piedomāju, ka tagad šo virvi, kaut arī viņa ir bīstama, es kāpšu ar baudu, kad es to kustību izbaudīšu. Un ja tev piedomā, lai cik tas dīvaini būtu, es pat sev tādu uzdevumu pat esmu uzlikusi, ka šo virvi es kāpšu ar baudu. Es zinu, ka viņi nav sarežģīti. Starp tām sarežģītajām ir precīzi šī viena ir tāda vieglāka. Es parasti uz rokas uzrakstu maršrutu aprakstus, lai man kāpjot, es varu paskatīties, tāda grūtība tagad būs. Un tad es mācos baudīt. Un tad tagad man uzdod šo jautājumu, tad es vairs nevaru tik viennozīmīgi atbildēt, ka tas ir tikai mērķis. Jo iepriekš tā bija, tad tagad es mācos arī baudīt procesu. Bet pie nosacījuma, ja tas ir vienkāršs maršruts. Interesanti. Es kaut kā aizķēros aiz tā, ka vīrs alpīnists, draugs alpīnists, sievietes joprojām ir mazākumā alpīnismā, ne?
Viegli alpinismā un tādos trekings vēl nav alpinis, bet tādā Mont Blanc, kas ir tāds alpinisms sākums, Kazbeks, šīs virsotnes ir 50-50, bet kā ir kaut kāds tie sarežģītie kāpieni, tad, jā, protams, vīrieši izvirzās vadībā un sievietes kļūst mazākumā, jo tas tomēr ir gan fiziski, gan emocionāli grūti, un sieviete, protams, ir mazliet citādāk kā vīrietis. Jā. Jautājums, vajadzētu vairāk dāmām meklēt šīs lielās sarežģītās virsotnes, vai tomēr tur varbūt ir kaut kāds brīdis, kurā tev jāizvada saruna ar sevi, ka varbūt tālāk nevajag? Man liekas, ka katra sieviete ir citādāka. Es neriskēšu nemaz mēģināt teikt pretējo. Es arī pat parasti zinu, kad ir tādas, kā es viņas saucu, Amazonas, kas var visu un ka viņām vajag mēģināt, un tas ir tas izaicinājums. Un ir tādas sievietes, kurām patīk mierīgāka dzīve, un viņas bauda mierīgāku gan vingrošanu, gan tādu, varbūt. Jā, tad man liekas, ka vispār katra sieviete izvēlēsies to, kas viņai liekas nepieciešams. Man liekas, ka tas ir arī tas skaistais. Un tad par riskiem un par robežām. Jo mēs iesākām, tad katram cilvēkam vai ne mums ir kaut kāds limits, kur viss, ko mēs darām virs šī, kļūst par risku. Kā tu saproti, kur ir veselīga robeža un kur tomēr tu jau ar kaut ko riskē? Principā, ja dodas cilvēks kalnos, viņam ir jāsaprot, ka kalni nav droša vide un nekad arī nebūs. Jo ir kaut kādi apstākļi, ko mēs varam ietekmēt, bet kalnos ir ļoti daudz apstākļu, ko mēs nevaram ietekmēt, un mēs nekad nezinām, kas var notikt. Un tie cilvēki, kas, protams, nodarbojās ar alpīnismu, viņi apzinās, ka ir jāgatavojas, lai pēc iespējas mazāk būtu iespēja, ka kaut kas notiks, bet tāpat ir kaut kas, ko viņi nevar kontrolēt. Un tam ir jābūt gatavam, un par to ir jārunā skaļi, un par šīm savām bažām arī ir jārunā un ar sasaites biedriem vai ar biedriem, ar kuriem dodas kalnos. Bet kaut kādā ziņā man jau liekas, ka alpīnisms tomēr ir par to, ka tu ej pāri tām savām robežām. Un tas ir iespējams tas, ko cilvēki tur arī meklē, to apliecinājumu, ko varbūt sev, kad viņš dodas, vai to sajūtu, ka viņš ir pārkāpis pāri robežām vai nostaigājis pa šo šķautni. Bet tas, ko es vienmēr saku, ka tomēr apzināties, ka tas ir bīstami, un izvēlēties varbūt sev piemērotus tos maršrutus, varbūt neizvēlēties super sarežģītus, bet un doties pakāpeniski to grūtību sarežģīt sev. Jo šī ir mana atziņa, skatoties, Aleks, visu laiku aizmirstu viņam uzvārdu. Aleks Honolds. Jā, viņam bija šī dokumentālā, savā ziņā varbūt arī mākslas filma Free Solo, kurā man tas brīdis, kurš man visvairāk aizķer, bija par gatavošanās procesu. Kur tā tad nevis es trenējos, lai audzētu muskuli, bet es kaut kādos brīžos pārbaudu savu ķermeņa limitus. Un tagad tas, ko tu saki, man arī kaut kā ar to sasienas kopā. Ka kalnos kāpšana ir, tu vari satrenēt savu robežu un pietuvoties tai. Bet ir viens brīdis, kurā tev ir jāsaprot, kas notiks tad, kad tu tam pārkāps pāri. Tev ir sanācis būt aiz savas kaut kādas, tik tiešām robežas, kur tu saproti, nē, viss šeit. Jā. Mums ir viena virsotne, kur manas iniciatīvas dēļ mēs atkāpāmies, jo es nezinu, kas notika. Es biju ļoti labi trenēta, es biju aklimatizējusies, bet mēs sākām kāpt 2 naktī, un bija tā sajūta, ka es nevaru. Man šilierējās, slikta duša bija, un es pateicu, kad mēs griežamies atpakaļ. Mēs griezāmies atpakaļ, mēs aizgājām uz telti, kas bija nosnigusi, jo vētra bija tajā dienā, kad mēs kāpām. Un tajā brīdī teltī
bija tāda kaut kādā ziņā krīze, jo mēs viens otru vainojām par to, ka mēs nesasniedzām virsotni. Jo, diemžēl, cilvēkā ir tendence meklēt vainīgo ārpus sevis, nevis sevī, bet skaidrs, ka es pati biju vainīga un otrs nebija vainīga, bet tā tendence tur tajā teltī, protams, pēc tam analizējot, tā bija. Un mēs 12 stundas sēdējām teltī. Telts ir 2 kvadrātmetri. Mēs nevaram nekur aiziet. Un mēs viens ar otru nerunājam. Viss ir nosnīdis, ir tā kā putenis. Un tu saproti, ka vajadzēs risināt šo situāciju, ko mēs tagad tālāk darām. Un vīrs teica, ka viss mums ekspedīcija ir beigusies. Tu esi izlietojis savu iespēju. Es viņam teicu, ka nē, dodamies lejā uz bāzes nometni. Padomājam, ko mēs varam darīt labāk. Sākt no varbūt kāpienu no augstākas nometnes, apkopot spēkus. Man varbūt vajag paēst labāk. Un šī bija tāda ļoti skarba kaut kādā ziņā pieredze. Jo ne jau tā, ka tu sēdi teltī un tu vari vienkārši aiziet līdz bāzes nometnē. Tev līdz bāzes nometnē 3 dienas ir jāiet ar 30 kg smagu somu, un pēc tam atpakaļ atkal uz to pašu vietu, atkal vēl 3 dienas pret kalnu 30 kg somu. Jo tu saproti, ka šī atkāpšanās ir vajadzīga, bet tajā pašā laikā tu saproti, cik milzīgs darbs ir izdarīts, un tas vienkārši atkal ir jāiet atpakaļ, un atkal tas ir jādara. Un tieši tāpēc ir viss šī kaut kāda tā iekšējā drāma tur notiek. Un, tad, protams, tajā brīdī to gaisu var griezt ar nazi, ka viņš jau ir tāds. Bet mēs vienojāmies ar Kristapu, ka mēs dosimies uz bāzes nometni, un mēs ar otro mēģinājumu tajā pašā ekspedīcijas ietvaros uzkāpām virsotnē. Bet, protams, šī virsotne, kad tu saproti, ka tu esi pārkāpis robežu, uz šī kalna ir miruši cilvēki, viņi arī ir, un kad tu ej garām šim mirušam cilvēkam, tas ir kā atgādinājums, ka tāda visu laiku mirgo lampiņa, ka tu šobrīd ej pāri robežām. Un ik pa laikam ir tā sajūta, ka liekas, ka tu nevari kalnos, bet tu dari par spīti tam, ka nevari. Un tā atkāpšanās bija tāda pirmā reize man mūžā, un arī šobrīd vienīgā, kad es nesapratu, kas notiek ar manu ķermeni, es viņu nespēju kontrolēt, un šī iespējams bija kaut kāda, kad es pārkāpu šo robežu, un labi, kad tagad es, protams, aptinotu, sapratu, labi, kad es pateicu stop, jo tajā dienā gāja bojā arī citi cilvēki. Tā kā acīm redzot, es negribu to saukt par intuīciju, jo vispār man nepatīk glorificēt sievietes intuīciju, jo visbiežāk to sajaucu bailēm, nevis intuīciju. Tad es kaut kādā ziņā esmu ļoti pateicīga par šo pieredzi, kāda man ir bijusi. Kaut arī tajā brīdī man likās, ka nekas sliktāks dzīvē nevar notikt, kad es esmu padavusies, ka man nav izdevies sasniegt virsotni, kad es esmu gļēvuli, kad es esmu vārguli. Viss, ko cilvēks var slikti domāt par to, ka viņam kaut kāda neizdošanās notiek. Bet šķiet, ka pilnīgi normāli būtu jābūt kaut kādai sarkanai līnijai, kurā ir jāspēj savā starpā vienoties, ka visi kāpšana notiek vairāku cilvēku sastāvā. Tātad 2 vai vairāk. Jā, galvenokārt. Jā. Vai jūs bijāt pirms tam vienojušies ar vīru? Kā, es nezinu, drošības vārds tur, vai vēl kaut kas. Es tā jocīgi saku, bet realitātē tajā brīdī tas var būt, kā tu arī pats saki, dzīvības un nāves jautājums. Tas var būt, bet dažreiz sasait, lai cik tas kaut kā interesanti neizklausītos, dažreiz, ka mēs kāpjam 2, ir tik slikti, bet es kāpju tāpēc arī zinot, ka viņam tas ir svarīgi. Tā arī es esmu kaut kādā ziņā, mēs viens no otra esam atkarīgi, un mums ir abiem šis mērķis. Arī otrs cilvēks ir ļoti, ļoti gatavojies, ir ļoti ieguldījis daudz resursu, lai tur nokļūtu. Un mana kaut kāda pateikšana nogriež arī otra cilvēka, es negribētu to teikt, sapni vai mērķi. Tas nav tik viennozīmīgi, ka mans vai kad es šodien slikti jūtos, tā neesmu tikai es. Tur arī kā otrs cilvēks vai citi cilvēki ir iesaistīti. Un dažreiz es kāpju tāpēc, kad es zinu, es kāpju arī otra dēļ.
Un es zinu, ka mans ķermenis var vairāk nekā man tajā brīdī liekas, un kad jau ir liekas, ka tu esi izsmelta, bet tu tāpat zini, ka tu vēl vari. Un mums ir bijuši vairāki tādi epizodes, kad Kristaps pasaka, ka viņš nevar. Un tajos augstkalnos mēs toreiz negriezāmies atpakaļ. Es pateicu, ok, pasēdi, padzer tēju un dosimies uz virsotni, turpināsim. Un ar šo, kad es uz zemes esmu, es domāju, Kristīna, tu esi psiha. Tu vienkārši ar savu to, ko tu vispār domā, ja cilvēks pasaka, ka nevar, vīrietis, kurš nekad dzīvē neesmu dzirdējis, ka pateikt, ka kaut ko nevar, es viņam pasaku, padzersi tēju un dosies atkal uz virsotni. Un es saprotu, labi, 6000 metru augstumā, ir ļoti slikta tā domāšana. Tu vispār neanalizē neko. Tev ir kaut kas tas mērķis, un tu arī dodies. Šajā reizē mēs abi uzkāpām uz virsotni un veiksmīgi nokāpām lejā. Bet kas būtu noticis, ja viņš tiešām nevar? Un šo es vienmēr uzdodu jautājumu sev, kur ir tā robeža un kur man būtu jāgriežās atpakaļ. Un šis ir nekad tāds neatbildams jautājums, jo šķiet, ka ļoti bieži šķiet, kāpjot, ka tu esi sasniedzis to galējo robežu un būtu jāgriežās atpakaļ, bet tu dari tik un tā, jo ir tas mērķis, kuru tu gribi sasniegt. Tas, ko es no tevis vienkārši dzirdu, ir, tu pieņem lēmumu ne tikai par sevi, bet arī ņemot otru cilvēku vērā. Un tā jau patiesībā ir tāda augsta līmeņa empātija. Arī tad, kad ir grūti. Jo tu jau nesaki to, ka tagad tu norāji Kristapu un mēs kāpjam tālāk. Tā tomēr bija saruna. Tas ir mirklis apsēsties. Protams, tā bija saruna. Jā, apsēdāmies. Protams, pajautāju, kā jūtās, iedzer tēju. Jo tā tas notiek. Un alpīnisms ir mazliet par kāpšanu pāri. Tas ir par piespiešanu sev darīt mazliet vairāk. Tas ir par kaut kādu degšanu. Kā Nīčs saka, tur remdenos dzīvi izspļauj. Tā ir, tev ir jādeg pa to virsotni, lai tu tur nokļūtu. Tas padoties dažreiz nedrīkst. Un dažreiz skaidrs, ka padoties dažreiz ir viegli, dažreiz ir grūti. Tādā gadījumā izklausās pilnīgi otrādāk. To, ka tieši padoties ir varbūt sarežģītāk nekā turpināt ceļu, jo tev ir tik tiešām jāizsver sava varēšana, un arī gal galā tas dažreiz nav par varēšanu, dažreiz tā ir apstākļu sakritība vai vēl kaut kas. Jā. Tas izklausās, ka tur ir tik daudz faktoru, kur jāņem vērā, un to jābūt ļoti nobriedušam kā cilvēkam, lai spētu atbildēt uz šo jautājumu. Un skaidrs, varbūt tur tādas precīzas definīcijas nav. Jā. Man tā liekas, ir tik daudz šie jautājumi, uz kuriem vienkārši nav atbildes, kā būtu pareizāk, kā būtu labāk. Un man tā liekas, ar to arī ir jārēķinās, ka kaut kas dzīvē ir lietas un jautājumi, ko nav pareizāk vai labāk. Citai Nīčs, būsim godīgi, mēs esam iekāpuši kaut kādā ļoti ēteriskā teritorijā šobrīd sarunā. Atpakaļ pie tevis un pie kāpšanas, un tādā varbūt vienkāršākā nozīmē. Es pēdējā laikā uzskatu, ka cilvēki mēra laiku dažādi. Ir tie, kas mēra no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tad ir tie, kas mēra piemēram, es mēru no muzikālās bankas līdz muzikālajai bankai savu gadu vai no ceļojuma līdz ceļojumam. Tava dzīve ir no virsotnes līdz virsotnei, un tas pa vidu ir kā vairāk fons, gatavošanās. Es nevarētu teikt, ka tas ir no virsotnes līdz virsotnei, jo starp virsotnēm ir arī klīnšu maršruti, ledus maršruti, kas ir atsevišķi maršruti. Viņi nebeidzās Labi, virsotnē. Mēģināšu pārfrāzēt. Jā. Starp vienu piedzīvojumu un nākamo piedzīvojumu. Kaut kādā ziņā noteikti, jo, lai gatavoties augstkalniem, ir fiziski jāgatavojas citādi nekā, kad tu gatavojies klīnšu kāpšanai. Un vienmēr, kad mēs atbraucam no kaut kādas ceļojuma, es zinu, kur man jādodas tālāk ir. Un es zinu, kas man ir fiziski un mentāli un arī varbūt ekipējuma ziņā jāsagatavo, lai es būtu gatava nākamajam šim kāpienam. Un jā, tas ir kaut kādā ziņā, tas ir tā laika mērīšana ir no virsotnes līdz
virsotnē, jā. Nu, kaut kādā mērā. Jā, kaut kādā bet mēs viens otru sapratām šajā. Bet ekspedīcijās forši tu dodies kopā ar vīru, saprotu, bet ir noteikti ģimenes daļa, kas nedodas līdzi. Kā ir ar upurēšanos? Jo tas ir dzīvesveids. Ja es pareizi tev dzirdu, tas ir tik tiešām tāds dzīvesveids, formāts, kādā tu pavadi savu ikdienu. Jā, bet palikušie... Es domāju, ka Kristapam ir 3 pieauguši bērni, un viņi ir savā dzīvē. Un, protams, viņi iespējams uztraucās, bet tas nav tā. Viņi zina, ka tas ir dzīvesveids, un tas ir tas, ko cilvēks mīl darīt, un viņi ļauj izpausties. Līdzīgi ir ar manu ģimeni, man vecāki, mamma, manuprāt, viņi ir sakusi, ka viņi īpaši neuztraucās, jo viņi zina, ka viss būs labi. Un man liekas, ka tas ir ļoti labi, ka tāda laba enerģija, kad domā, ka viss būs labi. Kaut kādā ziņā manifestācija, ja mēs to tā skaļi sakam, jo nedrīkst jau domāt to, ka varētu nebūt, vai ne? Protams, alpīnismā. Jo tas nav tāds akls optimisms. Jā, tā kā alpīnismā ir jāapzinās riski, bet tu nedrīksti visu laiku par to domāt un skatīties, kurā brīdī tagad baidīties, ka kaut kas tev kritīs uz galvas. Jo ar šādu apziņu arī nekur nevar uzkāpt. Tad ir, man liekas, jāpaliek mājās, jo tad tās domas ir tik nospiedošas. Manuprāt, ir tiešām jāapzinās riski, jāsaprot šī kalnu vide, bet tajā pašā laikā ar viņu jāmēģina sadraudzēties. Nedaudz citā aspektā. Gunda Groze par tevi ir arī rakstījis grāmatā. Viņas var. Kāda ir sajūta būt iedvesmas avotam citām sievietēm, es teikšu arī vīriešiem, vienkārši citiem cilvēkiem? Šis vienmēr ir ļoti mulsinoši. Vai ne? Bet man interesē. Jo mani iedvesmo citi cilvēki. Un man liekas, ka vienmēr tiešām ir tik ļoti mulsinoši, ka kāds saka, ka es varu kādu iedvesmot. Man liekas, es varu palīdzēt kaut kā varbūt gatavoties, iemācīties vai paraudzīties uz lietām citādāk. Bet man liekas, ka tāda iedvesmošana, es vienmēr mulstu par to. Tāpēc es laikam pat nevarēšu atbildēt uz šo jautājumu. Man liekas, mums sabiedrībā ir daudz tādu lielu cilvēku, kas spēj iedvesmot un sasniegt skaistas un lielas lietas. Tā ir taisnība. Un par iedvesmas avotu es tev piekrītu. Tas ir nedaudz jocīgi, jo mums katram vienmēr ir tā apziņa to, ka bet es taču kaut kādā mērā līdzinos pēc šī vai tā cilvēka vai vienalga kaut vai kādā grāmatā aprakstīt cilvēku. Bet kā ir ar to? Tu taču zini, ka tu esi piemērs kādam. Un, man šķiet tik interesanti to, ka tik daudz no tavām atbildēm ir tādas tik tiešām kaut kādā ziņā, ka es jūtu to tevis, ka tu jūti to, ka šo kāds noklausīsies un viņš kaut ko no tā paņems. Tev ir ienākusi tāda apziņa, ka tev ir tomēr kaut kāda nasta uzlikt ar to, ka tu esi piemērs kādam. Es to šodien pirmo reizi dzirdu. Okay. Nē, manī vēl visticamāk nav tāda pienākums, man tā liekas, tāda apziņa. Man liekas, ka man tā liekas, nav dzīvē pareizi un nepareizi. Un nav man tā liekas salīdzināšanās, man liekas, vai ir tāda kā un elku būšana. Man neliekas varbūt tāda pārāk laba kaut kādā ziņā, jo man tā liekas, mums vajag vienīgais, ar ko mums vajag salīdzināties, ir pašiem ar sevi. Tāda banāla frāze. Tā liekas, tā kā skatīties, kā pats var izaugt un tiekties uz saviem kaut kādiem sapņiem, mērķiem, jo man liekas, mēs esam tik atšķirīgi un tas, par ko es sapņoju, visticamāk, lielāko daļu sabiedrības varbūt pilnīgi nesaista. Jā. Tā kā tu teici, vai ne? Tev bija Nīčs citāts, bet izcilības ir interesantas. Un paldies tev par tavām izcilībām. Un tādēļ šķiet, ka tām izcilībām mēs sakojam, bet jautājums, kurš ir tas brīdis, kurā tu jūti,
tagad man ir reāli lepnums par sevi. Vai tas ir katrs kāpiens vai piedzīvojums, vai ir kāds, kurš tā kā izceļas vairāk? Man tā liekas, ka gandrīz vai katrs, jo es virsotnēs apraudos. Man pašai parasti ir kauns, bet es vienmēr, un es pilnīgi nespēju kontrolēt šos emocijas. Tā domāju, Kristīne, tu esi uzkāpus, tu spēji visu kaut ko kontrolēt, to un kā pieskarties, un kā ķermeni, un vēl kaut ko, bet tās emocijas virsotnē, tās es nespēju kontrolēt, un es vienmēr apraudos, un man ir kaut kāds tāds lepnums par sevi, un es pat apraudos, esmu uzkāpus Monblānā 10 reizes, un tāpatās tajā Monblānā apraudos, un, protams, man vienmēr ir prieks redzēt tos cilvēkus, citus, kam mēs esam palīdzējuši sasniegt Monblāna virsotni, un iespējams sapraudos arī viņu dēļ, jo es zinu, cik tas ir grūti sasniegt to virsotni, un cik lielas cīņas katram no viņiem, lai viņi sasniegtu šo mērķi, bijis jāizcīna. Bet jā, man tā liekas, vienmēr ir tā labā sajūta. Un iespējams, tas ir tas skaistais dzīvē un virsotnēs, ka tu katru reizi, neatkarīgi cik liela tā virsotne vai neatkarīgi cik reizes tu esi bijis, tev vienmēr ir prieks un lepnums gan par sevi, gan par apkārtējiem cilvēkiem, kas arī spējuši to izdarīt. Latvieši saka laimes asaras. Visticamāk, ka tās ir laimes asaras. Mēs esam laimes laboratorijā. Tātad es saprotu, viens ir sasniegt to brīdi, kurā ir izdarīts lielais mērķis, kam tu esi kārtīgi gatavojusies, pārbaudījusi, nodevusi analīzes, sakrāmējusi somu, atbildējusi sev uz sarežģītiem jautājumiem. Vai ir vēl kādi laimes brīži, kurus te sevis nodefinējusi? Es par šo esmu domājusi, jo, protams, es laimīgi jūtos kalnos, bet, lai cik tas sievišķīgi neliktos, es arī laimīgi jūtos atgriezties mājās, Latvijā, atgriezt siltu dušu un pagulēt baltos palagos. Un man pilnīgi skudriņas, jā, jo es iepriekšējā mēnesi nogulēju teltī. Un tad ir tas īsts brīdiņš, kad es tiešām varu izbaudīt to komfortu, sapucēties, aiziet ar draugiem, satikties, iedzert kafiju, parunāt un satikt citus cilvēkus. Un man iespējams tas brīdis, kad kalni tomēr ir tādi vientuļi, un tur nav ļoti daudz sabiedrības, tad man arī rada prieku satikt citus cilvēkus, ar viņiem parunāties. Un man liekas, ka tās vienkāršās lietas es spēju tik ļoti novērtēt pēc tā laika, ko es esmu kalnos pavadījis, ka man tiešām, tad, kad kas rada prieku, tad tagad man gan tas. Tādas, ka pilnīgi tiešām ļoti vienkāršas lietas man rada prieku. Un tikai tāpēc, kad es atgriežos no kalniem. Tas, ko tu saki, vai ne? Diskomforts rada lielāku novērtējumu tam komfortam, tam foršajam, tam mīļajam, kas ir mājās. Un kā jebkurš ir muskuļi, vai mēs viņus trenējam, mēs varam pacelt smagākas lietas, tā tālāk, tā joprojām. Tāpat arī izklausās, ka tā gatavošanās, tā kalnos kāpšana, ka tu tik tiešām tam pieeja kā profesionāls. Man interesē, kāda ir tā galvenā atšķirība starp Kristīnu kāpj pirmajā virsotnē un Kristīnu tagad kāpj 200, vairāk nekā 200. Virsotnē. Es noteikti esmu fiziski spēcīgāk. Tas ir pilnīgi noteikti. Manī ir mazāk baiļu, bet tāpat tās bailes ir. Man ir lielāka cieņa pret kalniem un pret dabu. Un es kaut kādā ziņā apzinos dzīves vērtību un skaistumu. Man liekas, ka tā ir tā lielākā atšķirība. Ja mēs katrs sajūtam to dzīves vērtību, tas man atkal tā smuki sasienas kopā ar to, ko teici, ka tev agri nāca šī apziņa par to, ka jāsako sevi un jāmeklē šie laimes brīži. Kas tā lieta, kas jāpasaka, ir citām sievietēm, citiem cilvēkiem, kas varbūt šo būs noklausījušies? Kāpēc svarīgi turēt sevi tādā formā? Kāpēc svarīgi aiziet, nodot analīzes, uztaisīt šo sieviešu skrīningu vai jebkādu citu lietu, kur tu sajūti, ka varbūt ka vajag, bet visu laiku atliec? Man liekas, ka šī kaut kāda analīžu nodošana arī man, kāpēc to diezgan regulāri rada mieru. Un ja ikdienā man patīk tas nemiers, tad ir kaut kādi brīži, kad gribās to mieru. Un kad es nododu analīzes, es paskatos, jā, viss ir kārtībā. Un manī ieplūst tas miers,
pēc kā mēs kaut kādā ziņā ik pa laikam visi cilvēki un sievietes ilgojās. Jā. Un gal galā es domāju, mums visiem jāatcerās to, ka analīzes pārbaudas, jeb kādi šie brīži, kuros mēs tā kā vēl nav slikti, bet varētu iespējams būt labāki, ir noteikti daudz lētāki, ērtāki un vienkāršāki nekā tad, kad jau kaut kas ir nogājis greizi. Kalnos saprast noteikti to, ka dzelzs ir pa zemu un jākāpj atpakaļ ir daudz smagāk nekā to izdarīt šeit. Tik vienkārši, jā, it sevišķi, jā. Paldies tev, Kristīne. Es piedod, ka es tev liku apzināties, ka tu esi piebērsts citiem. Par to laikam ir jāatvainojas. Bet man jāsaka tev paldies, un es ticu, ka tu arvien biežāk dzirdēsi no citiem cilvēkiem to, cik forši ir tas, ko tu dari, un ka tu spēj arī par to parunāt. Lūdzu, tev dāvaniņa. Un tiekamies nākamajos piedzīvojumos. Tiekamies!